Labdien, cienījamie skatītāji un klausītāji, podkāsta personības būvniecībā apmeklētāji. Kārtējais ieraksts mūsu CMB inženieru studijā. Šodien mēs esam tādā pirms līgo svētku noskaņā, jo līgo svētki praktiski jau ir iestājušies. Kā mēs zinām, viņi iestājas uzreiz pēc Ziemassvētkiem. Un tāpēc, lai šim raidījumam piešķirtu kaut kādu tādu tautiskāku tur saulgriežu noskaņu, mēs esam studijā aicinājuši Jāni. Ilgi domājām, kuru Jāni, jo mums ir bijuši jau Jāņi. Bet ir Jānis atradies, un šodien pie manis ciemos ir Jānis Ikaunieks, Rīgas enerģētikas aģentūras direktors. Varbūt ne tik ļoti saistīts tieši ar būvniecību, bet ar to virzienu, kas mums ir enerģētika, efektivitāte, ilgtspēja, tas visnodaļ, un tas ir tāds arī jaunais zaļais kurs, kas vispār būvniecībā paredzēts. Otrs Rīga, vislielākā mūsu valsts pilsēta. Tā kā Jānis ar to tiek galā un kā mēs visi tajā būvniecībā ar to tiksim galā, par to būs šodienas raidījums. Plus, protams, Jānis kā cilvēks. Tas mūs visus interesē. Jā, sveiki, paldies šeit būt pirms Jāņu dienās. Tā kā es domāju, ka ļoti labi noraksturoju, un tā ir, kad tā politika, kas īstenībā ir uz ilgtspēju un iedzīgiem, racionāliem un arī bieži vien izdevumi mazākiem risinājumiem pietrūkst, jo tas ir tas, kas mainās, un neviens par to tā kā nedomā. Līdz ar to tas ir viens no mūsu tādiem būtiskiem uzdevumiem. Jā, bet par to pēc tam. Pirmais mans tāds, kas man uzreiz iešāvās galvā, kā parasti es neesmu gatavojies intervijai, es vienmēr saku, ka es to daru no tā, kas man ienāk prātā un no sirds, jo vēlreiz atgādinās, šis nav apmaksāts kanāls, tā ir mūsu paša iniciatīva, un mēs to darām tikai sava hobija un savu ambīciju dēļ. Jānis Ikaunieks. Es personīgi pazīstu 3 Jāņus Ikauniekus. Zinu, ka ir vēl, es pazīstu. Man Jānis Ikaunieks bija klases biedrs, mācījāmies pamatskolā kopā. Tad es zinu Jāni Ikaunieku, kurš nodarbojas ar ventilācijas sistēmām, un viņam ir sava kompānija. Trešais personīgi pazīstu tevi. Protams, vēl ir futbolists Jānis Ikaunieks. Tev ir nojausmas, cik ir Jāņi Ikaunieki Latvijā? Manuprāt, es pēdējo reizi skatījos, kaut kādi 11 bija, bet mums ir interesants stāsts, kad draugiem LV bija populāri, tad mēs vairāk Jāņi Ikaunieki arī saslēdzāmies. Tā, baigi neko neiepazināmies vai tam līdzīgi, bet tas bija interesanti. Un šobrīd ir arī man e-pasts, kas ir Gmailā, ar 2 S uzvārdam galā, un tad Jānis, kas ir .Ikaunieks, viņš jau zina kaut kādas lietas, kuras būtu man jāpārsava. Tāpēc, kaut kādā ziņā man liekas, ka tas liecina arī, ka pārējie Jāņi Ikaunieki tādi diezgan forši džeki varētu būt. Bet tas apgrūtina vai tieši otrādi atvieglo? To īsto Jāni Ikaunieku bez 2 S, to esi kādreiz redzējis? Tā es neesmu dzīvē ar vienu ticies, bet ir bijuši gadījumi, kur tad, kad pirms enerģētikas aģentūras, kas strādāja vairāk kā energoauditors un kopumā tāds konsultants, varētu teikt, bija klienti, kuri bija zvanījuši, manuprāt, Jānim Ikauniekam, kas ir ventilācijas eksperts, un runājot lietas, un kad es ierodos, tad ir bijuši pārsteigti, ka kaut kā savādāk izskatās. Jo, principā, ventilācija, energoaudits, tur jau ir daudz kaut kas līdzīgs. Mēs jau kaut kad esam smējušies, kad varētu ņemt to certifikātu un droši iet, kurš tur personas kodu pārbaudītu, vai ne? Jā, tad tu uzreiz automātiski dabūtu 2 vēl klāt certifikācijas, AVK un tas tāds, protams, joks, jā, bet tiešām Jāņi Ikaunieki ir daudz. Mums personīgi tas uzvārds tā kā no Latgales puses, nezinu kā citiem, bet tādu nevienu personīgi nepazīst, neesam tādu tuvāk runājuši. No Latgales puses, tā kā tad tu pats esi no Latgales jau nācis, vai tu esi tā kā tev? Vairāk nē, es jau esmu Pierīga, Ķekavas novads lielāko daļu dzīves, bet vecākiem no abām pusēm ir no Latgales un mazākām tādām sāģām, un
man ļoti arī interesē varbūt tās izcelsme. Un, pēc pirmā Covid arī tēta puses radiniekiem tur ļoti liela ģimene. Tēta mammai bija 3 māsas un 4 brāļi, arī organizēja tādu salidojumu. Mums ir Facebook grupa un esam, mēģinam būt tādi aktīvāki, jo pretējā gadījumā bija tādā apzinātā vecumā, bija žēl apzināties, ka tev ir tik daudz radinieki, un tu viņus nepazīsti. Vai tu varbūt pārēji pa ielu garām tavs otrās pakāpes tur brālēns vai māsīce, un tu nemaz nezini, vai ne, ka tas ir tavs tur asins kaut kur cirkulē. Tāpēc jā, esam mēģinām būt uzturēt kontaktus, un tas tā ļoti forši, jā. Tu esi precējies, tev bija kāzas? Bija kāzas. Cik daudz cilvēku bija kāzās? Kāzās tas bija sen. Mēs apprecējāmies ļoti ātri. Studiju. Nebija tās lielās latgaļu kāzas. Nē, mēs svinējām arī Pierīgā, bet Tomē, kas ir Ķeguma pagasta lauka teritorija, Tautas namā, tad vēl jaunībā 22 gados. Visi tika izguldīti uz matričiem, tur ģērbtuvēs un priekš tad. Es negribēju dabūt zināt, kā tev kāzas notika. Es vienkārši vilku, ka parasti ir tā, kad ir jāiet tās lielās ģimenes, kā tu teici, ka tev tēvam tik liela ģimene, tur tik daudz brāļu un māsas, un tad to mēri kāzās. Parasti, tad visi tie radi sabrauc. Daudz. Arī, rekur, šogad mēs ar sievu svinējām abi 35 gadu jubilēju, kopā 70. Un ielūgtie cilvēki bija aptuveni 100 cilvēki. Tie paši tuvākie. Paši tuvākie un draugi, jā. Tas arī to raksturo lielām ģimenēm. Bet man liekas, ka tev diezgan grūti būtu izpētīt, tad, zinot to uzvārdu, cik viņš ir populārs Latgalē. Bet jā, mums vairāk, mēs esam upinieki vairāk. Tad, to jau arī tikpat daudz ir. Tur tētim brālēns precējās ar sievu, lai viegli smilts, nebija uzvārdi jāmaina. Un nebija radinieki. Tā kā tas dzimtas tāds uzvārds ir upinieki, jā, un no Sīļkalna, un kur viss tas ir sācies, tur gan ir dzimtas koks, ir gatavs, un tur par to uzvārdu vairāk var pastāstīt. Jā, forši tāda mums atkāpa pilnīgi no. Kā tad notāci tajā visā enerģētikā, viss tāda? Skaidrs Pierīga, Ķekava, vidusskola noteikti, bērndārs, viss tur. Jā, vidusskolā, manuprāt, vienmēr ir patikušas tādas, matemātika, fizika pamatskolā man arī labi padevās. Vidusskolā, protams, mācoties jau Rīgā bija sarežģītāk. Bet patīk tādas tehniskākas lietas, esmu vairāk tehniskāks un varētu teikt kaut kādu apstākļu sakritības dēļ, kaut kur apzināti. Sākotnēji bija plānojis iet ķīmiju mācīties, kā B variantu, bet man ļoti patika organiskā ķīmija, bet nepatika neorganiskā. Es kaut kur neredzēju nevis loģiku, tur ir, man šķita, ka ir vairākas lietas vienkārši jāiemācās un jāzina. Nevis, ka tu vari viņas loģiski izsacināt, kāpēc tas ir tā. Bet tajā pēdējā brīdī es tomēr aizgāju uz vidzinātni, vairāk ar siltumtehniku un vidi kopā. RTU? Jā, RTU, un tad, tur, protams, sākās viss, un arī strādāju universitātē, un pēc tam šajā jomā arī veidojos. Tad tur arī tā enerģētika un aizvien plašāk, un visi Eiropas projekti, zaļie kursi. Kā tu nonāci Rīgas enerģētika? Labi, sāksim tā, tad Ķekavas vidusskola, tad ir... Daugavas pamatskola. Daugavas pamatskola, tad... Rīgas 64. vidusskola, Andris Biedriņš. Austrs. Tad kolēģis. Tad Rīgas Tehniskā universitāte. Pēc tam tur arī paralēli strādāja RIMI. Par pārdevēju. Nevis pie kases, bet savu. Šis ir tas stāsts, kad vienmēr saka, ja tu gribi tur bez atbildības darbu, tad ej Rimčikā sēdi kasē vai Maksimā, ja? Vai tā ir? Nav.
Es domāju, ka nē, nu, tu tāpatās esi atbildīgs par to, lai tiek izdarīts darbs, lai tur termiņi un tam līdzīgi. Un īstenībā tas nebija slikts laiks. Man ļoti patika. Es arī pamatskolā pa vasarām strādāju. Man liekas, visas tās lietas tev iemācās strādāt, apzinīgi veikt tur darbu, paskatīties, kā ir citās vietās. Jā. Kā tu varētu strādāt, ja tu nemācītos, ja tad saproti, ir forši, jā, tā, ka tu vari paralēli apvienot, bet droši vien motivē tevi mācīties, bet tā neko sliktu es nevarētu teikt. Iemācīties komunicēt ar cilvēkiem, ar kuriem ir grūti komunicēt. Jā, un kopumā saprast, ka kādi ir citi cilvēki, kā tiek vadīts kaut kādas, kur arī Rimī kaut kā vairākas tur nodaļas, katrs ir kaut kāds tiešais priekšnieks, kā viņš tur darbus organizē. Un tas palīdz tev iedod ļoti labu, manuprāt, pieredzi, tīpaši tādos studiju laikos, lai sevi nodrošinātu. Nu, pēc tam, ko tu darīji universitātē? Universitātē es biju asistents laboratorijā, bet vairāk tas bija tieši pie apkures katliem. Mēs testējām granulas, apkures katlu efektivitāti, tiešām tur termopārus likt, tur katls uz svariem, lai noteiktu sadegšanu, cik daudz kurināmais ir sadedzis, tad mērīja temperatūras uz virsmu, lai pateiktu, cik daudz zudumu bijuši, cik daudz zudumu ar dūmgāzēm un tam līdzīgi. Gan tāds zinātniskais, gan arī tāds ļoti, ļoti praktiskais. Un droši vien, ka ļoti lielu daļu es iemācījos tieši praktiski strādājot universitātē. Un tas bija arī ļoti, ļoti liederīgi, kāpēc varbūt arī tā interese bija vēl lielāka, lai pēc tam attīstītos. Arī, protams, finansiāli universitātē ļoti maz varēja nopelnīt. Es pelnīju mazāk nekā Rimī, bet tas bija tā pievienotā vērtība. Šis ir labs, jā. Tu strādā universitātē, jau tas tā kā liekas ļoti mēģina tāda vieta, bet tu pelni mazāk nekā strādājot. Jā, un vēl Rimī tev vēl pabaroja. Tas bija vēl papildus, bet tas, cik daudz tas tev iedod tajā zināšanās, tas ir jānovērtē. Tas nav atalgojumā, bet tas ir tajā, ko tu pēc tam vari darīt. Un, pēc tam bija inženieru konsultācijas birojas uzņēmums Ekodoma, kas arī saistīts ar universitāti. Es nostrādāju, manuprāt, 4 gadus. Blūmbergs, jā, un tad es aizgāju projām. Es biju vairākas reizes skatījies kaut kādas iespējas, jo kaut kādā vienā brīdī ir ļoti interesanti dažādi uzņēmumi vai projekti, bet vienā brīdī viss tas ir vienādi. Un tu kaut ko esi iemācījies, un otrs ir arī atkal kaut kādas izaugsmas iespējas, īsti varbūt nevarētu teikt, ka ir. Un, bija tāda iespēja attīstīt energoefektivitātes pasākumus vai pakalpojumus Eko Baltija grupā. Pēc tam tas pakalpojums tika īstenots zaļajā punktā ar akreditētiem uzņēmuma auditiem. Tad to visu veidoju, un bija arī tālāk plāni, vairāk tieši uz energoservisu, kas arī bija nenormāli liela pieredze tieši, jo tā jau ir uzņēmums ar, ja nemaldos, tur jau 11 apakšu uzņēmumiem un tur dažādi augsta līmeņa vadītāji, arī kā kurš strādā, kādas tur, strateģiskās plānošanas un tāda ļoti praktiska darbība, kā tāda milzīga organizācija, kas tur tajā laikā, man liekas, 50 miljonus apgrozīja, kas man liekas kaut kāds kosmos, kur tu vari piedalīties tādās visas grupas strateģiskās plānošanas tādās sanāksmēs. Ja? Tāds vēl tā kā bišķiņ zaļš gurķis, un tas likās ļoti tādā ziņā iespējīgi, un daudz mācījos no tā. Pēc tam bija tādas lielākas veselības problēmas, tad gribēju sakārtoties, tad kopā arī ar kolēģi veidojām arī savu energoaudits un citas konsultācijas, ABC piesārņojošās darbības, tad bija savs uzņēmums. Un tad, kad bija tā iespēja tā vakance izsludināt enerģētikas aģentūrai, tad bija, man liekas, jau 4 gadi atkal pagājuši. Varbūt nedaudz garlaicīgi, tādā konsultāciju uzņēmumā.
protams, kad būtu iespējas varbūt kaut ko tur veidot, attīstīt sev, bet tu īsti varbūt neredzēji tādas iespējas, kur bez tādas būtiskas investīcijas, kā izaugt lielākiem, un atkal tā iespēja mainīt Rīgu, ieviest kaut kādas jaunas lietas. Man bija nostrādāja, un šobrīd nenožēloju to savu izvēli. Bija vienkārši izsludināta vakance, bija konkurss? Jā, bija divas kārtas, un trešā bija, tev pēc tam stiprina komitejā un domas-sēdē, kur tev arī nosacīti jāatšaudās, nejáatšaudās, jāskaidro, jāatbild uz jautājumiem. Viens puses, man liekas, diezgan viegli, jo tur, teiksim, tajā līmenī domas komiteja, un tur daudz nesaprot vēl joprojām līdz galam to energoefektivitātes visu jautājumu. Tur var paņemt, nezinu, kaut kādu Eiropas direktīvu no galvas gabaliņu iemācīties, nobliest, un visi māsa galvu, jo viņi nesaprot, ko tu tur pateici. Bet atlasē gan tur bija gan dažāda veida deputāti, kas zina par to jomu, gan arī dažādi citi cilvēki, kas no malas paaicināti, lai būtu kā eksperti. Līdz ar to, man liekas, tas bija tāds diezgan tāds labs konkurss, jo tie jautājumi... Protams, tev labs, jo tu uzvarēji. Nē, man liekas, bet tāpēc, ka tie jautājumi, par ko tu diskutēji, bija tādi ļoti trāpīgi. Protams, pēc tam komiteja, kā tu teici, komitejā domāju, varbūt tās tur tiešām bija tāda virsējā līmeņa, bet es domāju, tā atslēga vairāk bija, kāpēc uzvarēja, bija tas, ka bija sakarīgi tā stratēģija, kā es domāju, kā mēs virzam, un atalgojums bija tik neliels, ka tur droši vien lielākā daļa vienkārši nepretendēja. Un starp tiem, kas pretendēja, tad es saku, arī ievērojami samazināju savu atalgojumu no tā savu privātā aizējot uz šejieni. Un es vienkārši domāju, ka tā bija tā atslēga, ja tur būtu bijis daudz lielāks atalgojums, tad vienkārši droši vien tā konkurence būtu daudz lielāka, un tad es nezinu, vai es būtu uzvarējis, bet šobrīd, ja tā nenožēloju, es iecelts uz 5 gadiem. Cik jau pagājuši? 3 gadi, 2 mēneši. Tev vairs nekas daudz nav palicis. Un no tās tavas stratēģijas, ko tu tur rādīji visiem un stāstīji? Nē, es domāju, liela daļa ir visas rīcības, ko mēs darām, viņas ir arī tās, ko īstenībā sākotnēji aprakstīju, jo tas ir tas, kā tu domā, kā tu to varētu darīt, tas, kā tu zini. Un es varbūt visu neatceros, bet tas, kas tur bija, veidot reāli kā kompetenci centru, vairāk tas, ka pašvaldībā ir kaut kāda viena vieta, kur tās kompetences ir, ka mēs, strādājam kopā ar citiem departamentiem un mēģinam palīdzēt šajos te jautājumos, piemēram, lai departamentam nebūtu pie katras nepieciešamības, varbūt tās pat jāprasa kaut kāda ārējie tur eksperti, bet ka ir reāli, kas var tevi vadīt, palīdzēt, saprast rīcības un tam līdzīgi. Tad bija arī vairāk tāds administratīvais par to, ka iepriekš projekti bija kā tādi projektu vadītājs piesaista projektu, tad paņem ārpakalpojumā, cilvēks paņem, projekts beidzās, visi pazūd. Tās zināšanas nekur nenostiprinās. Tas bija arī, kas tur mainījies. Jā, tad par ēku atjaunošanu bija jau par vienas pieturas principiem. Tad to mēs vēl joprojām organizējam. Arī pirms nedēļas bija ziņa par Lenas projektu apstiprināšanu, kas bija arī viens no pirmajiem, kas tajā stratēģijā ir iekļauts. Vienkārši tas ceļš bija salīdzinoši garš, lai mēs iegūtu to kapacitāti un sistēmu, kā mēs vispār strādājam. Tad mēs piesaistītu šos līdzekļus, jo pretējā gadījumā mēs piesaistītu finansējumu, kuru mums 3 gadu laikā ļoti stingri mērķi ir jāizpilda, bet mēs tikai sākam attīstīties. Tas ir skaidrs, ka tas rezultāts nebūtu sasniedzams. Un tad vēl man tur bija, es atceros par siltumu apgādi. Tas varbūt tās neiet tik viegli, bet šobrīd arī veidojam stratēģiju, un drīz jau būs pabeigti. Tāpēc es kaut kad pirms kādu gadu pārlasīju, ka bija ok. Katram vēl tā.
Lai nākot ar savu stratēģiju, viņi tiešām īstenot. Tas ir ļoti forši. Ko teica sieva, kad aizgāja uz zemāk atalgotu darbu? Vai drīkst lamāties? Nē, es domāju, kopumā jau viņi saprot. Es domāju, viņi ļoti labi man pazīst. Un, man ir tā, ka pēc kaut kāda laika tev tā ambīcija, ir kaut kāds nemieris iekšā. Un, tu gribi sevi iemest jaunā okeānā, tu saproti pats sevi tur beidz nost, bet tāpat laikā kaut kur esi baigi apmierināts, vai ne? Bet laika gaitā tas arī ir kopā, kad visai publiskajam sektoram atalgojumu cēla, tas ir sakārtojies. Kāds gads, pusotrs bija tāds grūtāks, bet šobrīd nevarētu ļoti daudz tur sūdzēties. Ok. Ko tu domā par to, piemēram, tad, kad tu sāki pirms 3 gadiem? Es to Rīgas enerģētikas aģentūras, ka tāda aģentūra ir, protams, es zināju jau neskaitāmus gadus, un man likās, ka viņi tur ir, un Dievs, es tagad aizmirstu tos cilvēkus, kas tur bija, bet bija stāsts, ka Rīgas, man bija tāda pieredze, mēs bijām Hamburgā, kur bija Hamburgas reģiona enerģētikas aģentūra, kurā bija, es neteikšu, jo es īsti neatceros vairs tos ciparus, bet tas birojs bija kaut kāda 4-stāvīga ēka, pēc pasīviem principiem, protams, uzbūvēt viss tā kā konfekti, un viņš bija pilns ar cilvēkiem. Un tad Rīgas enerģētikas aģentūra pretī tajā laikā bija 1,5 darbinieki. Viens bija vadītājs un uz puslodes kaut kāds tur cilvēks, kas bija vismaz kaut kāds speciālists. Tāpēc man likās, tā pilsētas un mūsu tā politika, mēs neko neapzināmies un nesaprotam, kāpēc vispār tas ir vajadzīgs, un līdz ar to mēs tur neko nedaram. Ja? Tagad tu aizgāji, tad bija pusotrs cilvēks tur, ja? Tikai es atnācu, ieskaitot mani, bija 4,5 un jurists aizgāja projām. 3,5, bet bija kādi 4 cilvēki projektos, kā ārpus tā finansējuma. Un cik tagad? Tagad ieskaitot projektos līgumi, kas mums ir kādi 30. Kādi 30, bet es teiktu, ka tas varbūt bija arī viens no iemesliem, kāpēc es gāju, tāpēc man šķita, ka pilsētā lietas mainās un arī, man liekas, tajā sadarbības tur memorandā vai kas viņš starp partijām skaitās, tur bija klimata neutralitāte, enerģētika uzsvērta. Tāpēc tā kā savā ziņā redzēju, ka tā iespēja būs, nevis vienkārši iet ar galvu skriet sienā, bet pilsēta to bija paziņojusi kā vienu no prioritātēm, un es redzēju, ka es varu būt tas, kas ies un palīdzēs vai mainīs. Šobrīd ir Rīga paziņojusi, ka 30. gadā mēs kļūstam klimata neitrāli, ja? Jā, bet Ko tas nozīmē? Jā, ļoti labs jautājums. Šis, man liekas, ļoti labs jautājums. Politiski ir visi baigi paceļam nobalsojumu, bet pašvaldības komunikācija kopumā par maz skaidro lietas. Pašvaldības komunikācija ir tendēta uz to, ka ir preses relīzes par vai kas būs, kas ir plānots, vai kas ir īstenots, vai par kaut kādiem izklaides pasākumiem vai tam līdzīgi. Manuprāt, tas, ko mēs arī esam runājuši, mēs arī kā aģentūra mēģinām skaidrot lietas, taču, protams, ļoti maz ir sarežģīti sasniegt visus iedzīvotājus. Es varētu izstāstīt tev daudzas lietas, ko mēs esam komunicējuši, droši vien reti, kuru varbūt būtu dzirdējis. Ja? Tāpat tās gan tur SVH, gan televīzijā, gan tur baneru uz ēkām, gan viss kaut kas tāds. Bet par šo konkrēto lietu, tad tā ir Eiropas Savienības misija. Viņiem ir vairākas misijas, un tas, protams, varbūt pārspīlēt, bet viņi tās misijas uztver, kā amerikāņi aizved cilvēku uz mēnesi. Tad Eiropa saka, tad mums ir misija, šajā konkrētajā gadījumā aizvest 100 pilsētas uz klimata neutralitāti. Tā klimata neutralitāte līdz 30. gadam ietver 80% emisiju samazinājumu pret 90. gadu, un 20% var tikt kompensēts. Tad uz papīra vai kur tur ir Rīgas meži, vai tev ir kāds vēja parks tur kaut kur citur, kas tās emisijas tā kā dzēš. Pašvaldībai. Jā, dzēš viņus, vai tu esi kaut ko labu izdarījis. Un
Un tas neietver trešās līmeņa emisijas, kas būtu tur, nezinu, būvniecība, pārtikas piegādes. Tas ir tīri apkure palielam. Enerģētika, atkritumi un zemes izmantošana. Līdzīgi kā Nacionālajā enerģijas un klimata plānā. Un Rīgai tad pret 90. gadu uz 2020. bija 62% emisiju samazinājums, tad pat 21. 22. viņš tur nedaudz nosvērsties, bet aptuveni tajā pašā līmenī ir. Piemēram, energo krīzes laikā ir ļoti liels ietaupījums uz dabas gāzi, taču tāpat laikā tecos tika dedzināts dīzeļdegviela, līdz ar to emisijas faktors ir lielāks un tās emisijas ir kaut kur turpat. Tie 62% liekas, ka 18 līdz 30 gadam maz, bet tāpat laikā, ja mēs paskatāmies to pret vakardienu, pret pagājušo gadu, tie ir aptuveni 30%. Plus mīnus 32, 35, pret kuru gadu mēs skatāmies. Tā ambīcija vai tas mērķis... Katru gadu 30%? Jā, viņš tāpatās. Viņš ir diezgan... Tas nav tā nekas. Bet tāpat laikā tas nenozīmē, ka neviens neko nevarēs darīt, nekur nekas nebūs un tam līdzīgi. Tā kompensācija un arī tas, ka šobrīd tiešām tāda būvniecība, tur uzbūvē tiltu, tās emisijas, ko tas rāda, tas tā kā netiek skatīts. Bet tas, kāpēc tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ir tāpēc, ka tā ir Eiropas Savienības misija. Tā misija nāk līdzi ar līdzekļiem. Līdz šobrīd daudz projektu jau, kas ir reāli iegūti, ir, tāpēc, ka mēs esam viena no tām 100 pilsētām. Jā, tie projekti ir... Tev nāk līdz naudu. Jā, tas ir viens, un otrs ir, mēs gatavojam tādu jau detalizāciju par konkrētiem pasākumiem, piemēram, konkrēta apkuras katlu maiņas, kaut vai man nelielas, bet nomaiņa tajā un tajā adresē pret siltumsūkni, tādu līdzekļu un tas. Un ja tas ir šajā investīciju plānā, tad ir liela iespējamība, ka viņš tiks finansēts. Protams, ka visam līdzekļi nebūs, bet tiem, kuriem emisijas uz eiro ir augstākās prioritātes, to tad varēs nofinansēt. Savā ziņā tas ir tāds darbs, mēs darām to, ko mēs varam izdarīt paši. Saprotam, ka bez tāda finansējuma ļoti daudz nevarēs izdarīt. Līdz ar to mēs rakstam arī savā ziņā drusciņ tas wishful thinking vai vēlmi tādu sarakstu, ka klimata neutralitāti mēs varētu sanākt vai sasniegt, būs vēl tur šādi un tādi līdzekļi. Tas tāds divās pasaulēs drusciņi sanāk, bet ja tu atkal tos pasākumus nerakstīs vai neplānos, tad taču viņi nebūs. Tāpēc tas ir tāds izaicinājums. Protams, pat varētu neprasīt, bet tomēr pajautāšu, kā tu skaties uz to privātā sektora iedzīvotājiem, daudz dzīvokļu māju siltināšanu. Šī problēma, kas mums valstī ar dažiem izņēmumiem ir diezgan bēdīgā līmenī. Jā, es domāju, ka kopumā mums vajadzētu pārskatīt vispār to sistēmu, kā mēs atjaunojam. Tas nav kaut kāds pārmetums, varbūt tur kādam konkrēti, vai tur ministrijai, vai tur pašvaldībai, vai reā, bet Rīgā ir skaidrs, ka ēku atjaunošana nav bijusi prioritāte. Tad iepriekšējā atbalsta programmas laikā, tad, kad to organizēja LIA, man liekas, no 10. gada līdz 16. vai 17. Tad pašvaldības kapitāla sabiedrība RMP atjaunoja 4 mājas. Tur jau Liepāja, Valmiera, Olēna atjaunoja daudz vairāk. Līdz ar to tas uzdevums pārvaldniekam no pašvaldības puses viņš nav bijis, tā nav bijusi prioritāte. Līdz ar to tie 10 gadi, kas ir tur, varbūt nedaudz mazāk. Tur arī Rīga šobrīd ir. Ir iepakaļ. Bet labi, tagad tu esi tur. Jā, ne tikai tu, bet RMP arī vēl joprojām droši vien, ka ir lielākais apsaimniekotājs. Tur ir mainījies kaut kas tajā prioritāšu sarakstā? Es ticu, ka tavā pusē ir noteikti, bet RMP un kā to aiznest līdz, lai tomēr tā Rīga kā lielākā pilsēta būtu tajā pirmajā vietā nākamo 10 gadu. Manuprāt, RMP valde un arī tās darbības, ko viņi plāno veikt vai ko viņi mēģina ieviest, noteikti var pateikt, ka ir mainījies. Bet tas līdzīgi kā jebkurā lielā organizācijā vai arī pašvaldībā,
Jo lielāka organizācija, jo ļoti sarežģīti aiznest visas tās lietas no augšas līdz lejai, lai katram darbiniekam tā arī būtu vērtība, lai viņš savā ikdienā, teiksim, par to domātu. Jo viņam ir, principā, jāiznes līdz tam vēl iedzīvotājiem. Jā. Viņam jāiet tam santehniķim, kas apkalpo siltummezglu, viņam arī jāmāk pastāstīt tam iedzīvotājiem. Jā, tieši tā. Ko jūs te darat? Tad es te atnāku pieregulēt kaut ko, bet jēgas nebūs. Jums ir jāsiltina, jāmaina. Jā, viņam tas būtu jāsaka. Iespējams, ka šobrīd viņš saka, nekas, varat nemainīt. Tā arī atnākšana kaut ko pieregulēšu. Ziemā bišķi atgriezīšu vairāk. Es domāju, ka tas tāds ir viens liels izaicinājums kurai lielai organizācijai, ne tikai RMP, arī pašvaldībā, arī mums. Droši vien jau arī ir citi apsaimniekotāji bez RMP. RMP ir vienkārši ļoti liels, bet tikpat arī tās privātās biedrības, viņi jau arī kaut kādā veidā vienkārši vienā brīdī. Tāpat varbūt sākumā ir ar cēliem mērķiem, ka viņi siltinās to savu māju, bet beigās viņi tāpat tās aiziet no tā nost, jo sākās šis mūžīgais jautājums, kuram to vajag un kāpēc man vispār kaut ko vajag. Man jāņem kredīts bankā ir klāt. Es teiktu, tas, ko mēs pirms tam runājam, visiem ir viena alga. Tur apmēram uztaisiet man māju, bet es par to maksāt negribu. Tad šobrīd tas pilnīgi taisnība. Tas lielākais izaicinājums no ēkas puses ir, ka, kā tu zini, kādreiz bija tā, ka atnāca kaut visu izdarīt, tev neko nevajadzēja satraukties. Ja? Tad, kopš 90. Tad tas ir tavs īpašums, tev ir jāuzņemās atbildība, un līdz ar to iedzīvotājiem ir jāspēj pieņemt lēmumu. Tas ir jāspēj. Tāpatās kā, es nezinu, par to pašu mašīnu, ja tur viņi tikai brauks un neremontēs, vienā brīdī viss būs ļoti, ļoti slikti. Un tas nav pat energoefektivitātes jautājums, tas ir jautājums par eksploatācijas jautājums. Par to, vai mums vienkārši būs kur dzīvot. Jo vienā brīdī, ja mēs tagad tās ēkas neatjaunosim, nesakārtosim, nepārvaldīsim atbilstoši, vienā brīdī tas būs vienkārši daudz dārgāk. Tā skaitā arī pašvaldībai. Un līdz ar to mums tā mehānismi ir jāatrod. Iedzīvotājiem, protams, kad ir daži aktīvisti katrā ēkā, kuri to vēlās, kuram tā izturība ir labāka, kurš labāk komunicē, kurš ir ar stingrāku nervu sistēmu. Varbūt kaut kā vajag tos aktīvistus vienkārši, es saprotu, jūs varat to viņiem tagad ir tev vairāk instrumenti, kā tu viņiem vari tā tīri tehniski palīdzēt. Tur kaut kāda energo auditu, tur kaut kādas, nezinu, kas vēl tās vienas pieturas aģentūras ietvaros, kā tu viņi var palīdzēt. Varbūt viņi ir arī tīri materiāli jāstimulē tāda aktīvisti. Jā, mums budžetā ir līdzekļi, tad kopā ar mājokļu vides departamentu ir sagatavot priekšlikumu. Bet tas ir tāds varbūt nedaudz izaicinājums, jo pašvaldība nevar vienkārši cilvēkam skaitīt naudu. Viņam darbā. Ar noteiktu uzdevumu, noteiktu atbildību. Tas ir tas izaicinājums, teiksim, kāds ir tas mehānisms. Kopumā šādas cilvēkus mēs gan apmācam, gan ir viņiem ar NVLV sagatavot dažādu paraugu dokumentāciju, lai tā nav jāskatās, es nezinu, ko prasīt energoauditoram, tur darba uzdevums, tur nolikums, tur biedrība protokoli un dažādas tādas lietas. Tu jebkurā laikā var pieteikties tai konsultācijai, pēc būtības kolēģi ar tevīm izrunā, tiešām ved tevi ar rociņu uz priekšu, sagatavo plānu. Bet protams, ka tas ir liels darbs un tāpēc es saku, manuprāt, tādām ēkām, kuras ir vai tehniski sliktā stāvoklī vai ar ļoti lielu enerģijas patēriņu, būtu jāskatās tas mehānisms kaut kāds citāds. Esam sagatavojuši arī dažādas priekšlikumus, un tad kopā mums viņi būtu jāievieš ar ministriju un tam līdzīgi, jo tas liels izaicinājums ir tas, ka Sāksim vārdus precīzi, kopā ar ekonomikas ministriju. Ekonomikas ministriju, jā. Jā, bet ministrija tas tā kā no Harry Pottera. Jā, viņi tā kā konceptuāli atbalsta, un mēs arī daudz kopā strādājam, tā kā es domāju, tur nav problēmas, bet viss nav atkarīgs no manīm vai no ekonomikas ministrijas konkrētiem cilvēkiem, bet kopumā gan no pēc tam juridiskās pārvaldes saimes, gan no lēmumu pieņēmējiem, apakškomisijām, un kamēr tādas lietas aiziet, ja vispār aiziet, tas ir gan laiks, gan tāds ļoti sarežģīts mehānisms. Līdz ar to mēs darām to, ko mēs varam izdarīt šobrīd, esošās sistēmas ietvaros, bet
ja mēs skatāmies par tādu kur 50. gadu, 30. vai vienalga, par visām mājām, kas ir Rīgā, tas nebūs tā, ka esošās sistēmas ietvaros viss viņas tur pēkšņi atjaunosies. Ja? Tur jādomā citu Rīga nekad nebūs gatava. Ja? No šīs stāstas. Es droši vien, kad nepieredzēšu, tu varbūt, ka beigās jau pašā savā mūža novakarā pieredzēs, kad Rīgā vismaz tās ēkas, kas šobrīd ir identificējums. Vai nu būs sabrukušas, nojauktas, vai nu tāpēc tas mazākuma balsojums palīdz. Mēs vēl skatāmies to risinājumu, ka ēkā ir liels enerģijas patēriņš, tad ir noteikti šobrīd, kas ir pieļaujams un kas nav energoefektivitātes minimālās prasībās. Un tā doma būtu, ka ēkas, kuras ir neatbilst, ka viņām arī pārvaldnieks var organizēt visus darbus, un iedzīvotājiem būtu jābalso pret atjaunošanu. Tas arī, manuprāt, ir ļoti tāds, tas palīdzētu noteikti atjaunot ēkas. Protams, ka tas ir tāds uz īpašumu tiesību tur diskutabls jautājums, bet cik ir runāts arī ar dažādu veidu juristiem, kad tas tā kā būtu iespējams, jo savādāk tie, kas balso pret, ierobežo īstenībā tie, kas grib sakārtot savu īpašumu, viņi neļauj uzturēt ēku drošībā un atbilstoši prasībām. Un tie risinājumi palīdzētu, plus vēl tāds lielāka projekta kā kvartāls. Tad mums pašvaldībai ir jākārto sistēma un procedūras, tā skaitā arī finansējums, lai to būtu iespējams izdarīt. Vienkārši. Gatavs. Jā. Tikai jau ir 2030. gads. Jā, un tad taču būs gatavs. Kā ir komunikācija Rīgas pilsētai ar tavā līmenī, ar to pašu ekonomikas ministriju, piemēram, kā šīs strādā kopā? Jo tomēr Rīga ir Rīga, Rīgai vajadzētu būt tā kā, savam koridoram, ja tāpēc kā Būvaldē ir zaļais koridors lielākiem projektiem, un tāpat arī tomēr Rīgas pilsēta ir, cik mēs esam iedzīvotāji, kad es pusi no visas Latvijas. Tā es neko slikti kā nevaru pateikt, bet es domāju, ka mums kopumā tas nav tikai par mani vai reāli vai es nezinu, par citu kādu iestādi. Tad, manuprāt, tas, ka Rīga ir liela, neko nenozīmē. Jā, tādā lēmuma pieņemšanā, vai teiksim kaut kāda Eiropas fonda sadalē, tad tiek dalīts pēc skaita, nevis pēc ietekmes. Nevis politiskās ietekmes, bet, teiksim, tās pašas emisijas. Ja mēs tur, es nezinu, vairāk kā pusi tiek radīta Rīgā, bet finansējums tiek piešķirts salīdzinoši ļoti nedaudz, ja? Vai nezinu, par kaut kādiem citiem struktūra fondiem un tam līdzīgi, tas ir tas jautājums, kad drīzāk tur ir par balsīm, nevis par to, cik tā balss ir smaga pēc būtības. Tas ir līdzīgi, jo mēs ministrijā, protams, labi komunicējam, mēs strādājam kopā, bet skaidrs, ka nav tā, ka Ikaunieks pateica un tagad viss tur notiksies. Tas jau būtu forši, ja tā būtu. Diez vai tā kādreiz arī būs, un tas ir demokrātijas pamats. Tieši tā, un to ir viss sarežģītāk, nevis tikai ar ministrijām, arī ar domas departamentiem, kad viss, kas nav atkarīgs no tevīm, kur tev vajag rezultātu no citām iestādēm, ir ilgi, sarežģīti, un tu nevari, bieži vien varbūt tas rezultāts, ko tu sagaidi, nav tur īsti tāds. Bet tas tev, piemēram, nedauno bišķīt? Tas ir ļoti smagi. Kaut kādos brīžos gribās lamāties un tam līdzīgi, bet man liekas, ļoti labs un atbalstošs tas teiciens ir. Tu ej pa durvīm, ja durvis ciet, ej pa logu, ja logs ciet, tad tu kāp uz jumtu, mēģini skatīties, vai skurstens nav, vai tam līdzīgi. Ir jārod iespējas to. Un tas, kas ir svarīgi, man liekas, ka, kad tu tā dari, tad tu skatīties nevis tikai iekāpa to skursteni, bet arī pielikt repas, lai nākamais var. Lai tā sistēma pēc tevīm ir kārtīga, lai tas nav tā, ka izdara vienu lietu un viss, un pēc tam viss paliek tāpat, kā bija, bet
ka ir iestrādāti tie procesi, kā turpmāk, nu, tas tiek sakārtoties. Šis, man liekas, ir baigi būtiski, nu, tas ne tikai tavā jomā, jebkurā citā, kad mēs tā kā diezgan egoistiski sitamies un mēģinām vieni paši, lai kaut kādas savas intereses apmierinātu, nezinu, tur vai nu merkantīlās vai ambīciju vai kaut kādā veidā savu projektu izbīdītu, ja mēs nedomājam tā plaši par lielo iegūmu, kas no tā varbūt, kad jā, kaimiņu pašvaldībai tieši tas pats jautājums. Varbūt tad padod roku, un mēs jau divi aizējam. Un tad nāk aiz mums vispārējā. Jautājums ir sakārtots un principā loģiski atrisināms. Jā. Jā, sadarbība kopumā ir, man liekas, sarežģīta. Tas izklausās vienkārši. Mums arī kaut kāda dokumenta sagatavošana, ir bijuši konsultanti, kas saka, vajag vairāk sadarboties. Ko tas nozīmē? Nav jau tā, nevar jau teikt, ka kāds nesadarbojās. Jā, visi ir gatavi sadarboties. Visi jau sadarbojās, bet tas ir līdzīgi tāpatās kā rekrutējā ēkā. Vajag būt kādam tam čempionam, kurš tos visus vāc kopā, kurš pēc tam no visiem to nodod tālāk, kurš tam var veltīt īstenībā laiku un kuram ir kaut kāda kompetence. Jo skaidrs, ka jebkuram ir kaut kādi operatīvie pienākumi, esošie darbi vai kaut kādas problēmas. Tā skaitā darbā, es nezinu, kaut kas notiek, tev jārisina, kur tu nevari tajā brīdī būt ar kaut kādā visu pašvaldību sanāksmē par to, kā mēs uzlabojam ēku energoefektivitāti. Un ar to es gribēju pateikt, ka ir baigi viegli pateikt, citreiz mums atnāk, mums jākomunicē vairāk, mums vairāk jāsadarbojās. Tev no vienas puses tu jau nesaki nē, bet tas jautājums, jā, tieši kur, vai kā vēl, vai tā kā esam atvērti sadarbībai. Pa lielam tāds rezumē par šo visu, mēs varbūt beigsim šo energoefektivitātes kalamburu. Viss ir komunikācijā. Jā. Ja mēs visi komunicētu vairāk un saprotamāk un varbūt arī tā ieinteresētāk no abām pusēm, tad pa lielam mēs sasniegtu šos klimata mērķus daudz ātrāk un vienkāršāk. Es teiktu, jā, komunikācijā un arī vēlmē kaut ko izdarīt. Jo tāpēc, ka tur pretīm stāv kāds cietis stāv, kuram tu netiec cauri, viņš tur no savas kursteni aizmūrējis, tad tu vari... Tad labi, varbūt arī neejam uz turieni. Uzbūvējam blakus citu māju ar atvērtām durvīm. Tāpēc es saku, tas tāds, tas tāds izaicinājums, bet tā sadarbība noteikti ļoti, ļoti svarīga. Līdz ar to mēs esam atvērti arī skatītājiem. Viņiem ir grandiozas idejas, ko mums vēl, teiksim, kur konkrēti mēs varam darīt kaut ko savādāk. Tad... Super. Reklāma tā bija. Neapmaksāta Rīgas enerģētikas aģentūras reklāma. Ejiet visi pie Jāņa. Viņa telefons ir 222. Zvaniet. Renovē LV. Rakstiet. Un jums tiks atbildēts. Atšķirībā varbūt no Pēc būtības. Citiem e-pastiem. Kāda liekas, pašvaldībai tak ir arī kaut kādi dzīvojamais fonds un īpašums. Kas ar to notiek? Bija tā Rīgas pilsētbūvnieks, kas būvē tur tās īres mājas. Tie tagad pilsētbūvnieks, centrāla tirgus, Rīgas servis ir apvienot visi kopā Rīgas namos. Tā arī organizācija veikta, līdz ar to tur ir tie arī īpašumi, kas bija pilsētbūvniekam, kas ir sociālās daudzdzīvokļu mājas. Bet tur bija jau salīdzinoši jaunas tās mājas. Labi, bet dažādas. Bet ir tās vecās jau padomju. Ir arī dažas vecās, un tad pašvaldībā ir diezgan daudz dzīvokļi dažādās mājās, kur ir tieši dzīvokļi. Tad šobrīd, un tos pārvalda mājokļu vides departaments, un kopā tad ar viņiem mēs esam arī apskatījušies ēkas, kurās virs 50% dzīvokļu pieder pašvaldībai. Tur mums vajag tikai vēl viena balse. Lai šo ēku pieņemtu pozitīvu lēmumu par atjaunošanu. Un ietu tālāk, tā kā ļoti, ļoti praktiski. Daudz vienkāršāk. Tas ir vienkāršāk. No tāda kopuma lēmuma pieņemšanas viedokļa. Tur pašvaldība nevar uzņemties saistības iedzīvotāju vārdā.
tad tur tā nepieciešamība ir atkal šī biedrība. Nu, tas nav slikti, tas viss ir organizējums, bet, ja tās biedrības, pieņemsim, ja pārvaldnieks, protams, tas arī ir diskutabls jautājums, ja viņš var uzņemties tās saistības un tam līdzīgi. Citās pašvaldībās pārvaldnieki, pašvaldības garantētas šīs saistības uzņemās. Rīgas nama pārvaldnieks to īsti nedara, kas ir viens būtisks iemesls, kāpēc mājas ir atjaunotas mazāk. Bet pašvaldības gadījumā to nekādīgi nedrīkst. Un pašvaldība nedrīkst būt arī biedrībā. Līdz ar to tad, ir, pieņemsim, neliela māja, bet kur, nezinu, man liekas, ka 7 dzīvokļi pieder pašvaldībai un 1 iedzīvotājiem. Viņš tā kā būtu par, bet viņš ir... jā. Pašvaldība arī teorētiski ir par. Nē, pašvaldība ir par. Pašvaldība ir tad noteikti... viņam jātaisa vienam sev biedrība, lai viņš būtu tas, kas uzņemās. Pašvaldība arī lem par to, ka ir šis pilnvarojums, ka viņi vēro un tam līdzīgi, kādās robežās, kas un kā, bet pēc būtības, jā, šī biedrība, viņa personā, tā skaitā arī pašvaldības personā, ne jau tikai ar viņa līdzekļiem, bet šim cilvēkam ir jābūt, tam iniciatoram un projekta realizētājiem. Jā, tāpēc ir REA viņam palīdz, bet REA viņa vietā, jo tur nav īsti cita risinājuma. Bet tas ir bišķiņ absurdi, ne? Pa lielam tak pašvaldība varēja savā īpašumā, ja viņš piekrīt, paņemt un vienkārši par savu naudu, to māju rekonstruēt. To arī, jā, bet tad tas ir arī budžeta jautājumi un tam līdzīgi. Jā, budžets, protams, tam ir samvajadzīga nauda, bet tas ir daudz vienkāršāk nekā savākt 51 balsis, piemēram, tur Purčika daudz dzīvokļu. Protams. Nē, tu mums arī... Uz ko gribēju aizvilkt šo jautājumu? Man bija pavisam cits mērķis uzdodot par tiem pilotu projektiem un labo praksi, kas būtu jārāda pašvaldībai, bet tikko tu to visu tā kā saknē norabīji pašvaldība. Gribot nevar parādīt labo praksi, jo viņi... Nē, tur būs vienkārši, tas ir tāds interesants aspekts, kur vispār pirms darba reāli nebūtu iedomājies, ja? Kad tad beigās tas viens cilvēks ir tas, kurš tikai vienīgais no visiem dzīvokļiem drīkst būt un var būt tajā biedrībā. Ja? Bet tas nav limitējošs, vienkārši tas ir tāds kaut kāds risks. Tam cilvēkam ir jābūt ļoti, ļoti īstenībā gudram un saprotošam, lai viņš vienīgais būtu biedrībā. Tāpēc ir tāpēc mēs viņus tā kā apmēcam, tāpēc ir viss tas iepriekšējais paredzēts, bet protams, ja viņš ir ļoti ietilpīgs, tad ir... Es vienkārši domāju, tā kā pret sevi, ja tu esi cilvēks, kas... Principā, tu dzīvo tajā mājā, labi, tev tā māja īsti neapmierina, viss tur varbūt ir slikti, bet tu tāpatās tev ir sava dzīve, tu esi aizņemts ar savām lietām, nezinu, darbs, tur ģimene, viss. Un tagad tev ir pēkšņi jākļūst par veselas, tā kā organizācijas vai projektu. Viņš jau projektu vadītājs iznāk pēc tā. Viņš biedrību var pilnvarot vēl pēc tam projektu vadītāju, bet nē, sākotnējā procesā viņam ir jāreģistrē, tur, lai arī viņam palīdz, viņam jāiet un jāapmācās. Tur ir īstenībā jābūt tiešām tev jau sākotnēji pārliecinātam, ka no tā tam dzīves kvalitātei būs kaut kāds pozitīvs pienesums. Jo savādāk, lai es vēl ietu, tāds tipiskais vienalga latvietis vai nelatvietis, un vēl šito visu darītu kaut kādā vārdā, es uzreiz, man tas neinteresē. Pašvaldība, viņam, lai saprastu kāpēc viņam tas jādara, tas ir zināms absurds, ne? Nē, tas ir kaut kādas lietas, ko mēs nevaram izdarīt iedzīvotāju vietā. Es saku, visādus paraugus, šablonus, tur kopā ar viņu izrunāt, kas tur ir jāliek un tam līdzīgi, bet viņam ir jābūt tam, kurš... Es jau nedomāju, ka tas ir tā kā jūs, reāli. Tas tāds augstāks kaut kāds, jo to jau arī kāds ir izdomājis, ka pašvaldība nevar būt biedrībā. Pašvaldības likumā ir noteikts, ka nevar būt biedrībā. Turpat bija laika periods līdz, manuprāt, līdz šī gada, vai 31. jūnijam, vai kuram pašvaldībai jāizstājās no visām... Tad kaut kāds pamatojums tam bija? Droši vien kaut kādas sliktas lietas kaut kur ir notikušās. Pa lielam varbūt pat nesaistītas ar māju apsaimniekošanu un energoefektivitāti. Jā, bet tas bišķiņ ierobežo, ja pašvaldība varētu, tas būtu pavisam vienkārši.
Nu, jā. Tad vienkārši pašvaldība savus tos īpašumus varētu vienkārši atjaunot, renovēt. Tad jau varētu tur bez mazā pirkt kaut kādās mājās dzīvokļus, kurus atjaunot mājas un pēc tam viņus pārdot. Un savā ziņā tāds tā kā fondiņš. Fondu veidot un griezt uz dzīvokļu pirkšanām, jā. Jo, man vienmēr likās, ka tu man tā kā bišķiņ tagad to atvēri, to redzējumu, un es sapratu, ka ir daudz sliktāk nekā es biju iedomājies. Man tā ideja bija, kad viss sliktums bija 90. gados, kad mēs atļāvām privatizēt katram savu dzīvokli, tad sadumstalojot šis mājas, katru daudzos. Un tad, ja tas būtu palicis, piemēram, pašvaldībai, tas īpašums, būtu tiem cilvēkiem īres tiesības, tad pašvaldība varētu vienkārši renovēt šo māju. Tādas var, jo... Bet tad, ja visa māja, nu jā, arī. Bet tad tie iedzīvotāji vienkārši, viņiem ir daudz augstākas energoefektivitātes klases dzīvoklis, viņš mazāk maksā par apkuri, un tāpēc viņš var maksāt vairāk par īri. Un kaut kur tas viss nostājās. Tāpēc jau arī citās pilsētās arī, teiksim, tie pārvaldnieki, kas uzņemās saistības ar kopību, ir diezgan arī viegli. Nav varbūt tas... Ar kopību strādājot, šis biedrības posms tiek izlaists. Tad savukārt, kas ir kopība? Kopība iedzīvotāju lēmums, dzīvokļu īpašnieku kopība, kas ir uzskatāms par atsevišķu subjektu, tiesību subjektu, bet bez šī reģistrācijas numura un tam līdzīgi. Bet šī biedrība Rīgā ir nepieciešama, lai būtu, kas uzņemās šīs saistības, jo pārvaldnieks tās neuzņemās, līdz ar to nav šis saistību aspekts, kurš viņas var uzņemties. Kāpēc pārvaldnieks neuzņemās saistības? Tāpēc, ka iepriekš ir bijusi kaut kāda juridiskā analīze, kas nosaka to, ka pārvaldniekam būtu jāreģistrējās man liekas, tur FTKT, kaut kāda bankas, tur gandrīz vai licence vai kaut kas tam līdzīgi. Līdz ar to šobrīd tas arī tiek skatīts, pārvērtāts, ko var, ko nevar. Šeit gan mēs plānojam ar to savu energoefektivitātes fondu kaut kādā ziņā palīdzēt, jo ja būtu energoefektivitātes fonds, kas varētu aizdot šos līdzekļus pārvaldniekam, tad pārvaldniekam tie līdzekļi jau būtu. Viņam nebūtu jāiet uz banku. Viņam nebūtu jāiet uz banku. Tie līdzekļi jau ir nevis garantēti, bet no pašvaldības jau caur obligācijām iegūti. Tad tajā brīdī tā biedrība tur arī varētu nebūt. Tad kopības lēmums pārvaldniekam būtu tas pamats ar... Paņemt naudu fondā. Jā. Un arī atjaunot ēku, un tad es saku, tās saistības nebūtu jāuzņemās. Taču tad ir jautājums par autumu, ja tas, un autums būtu nepieciešams, valsts atbalsta programma ir nepieciešama, jo pretējā gadījumā tur finanses neiet kopā galīgi, tad tie 50% atbalsts ir vajadzīgs, un tad jautājums, kā tas tur saslēdzās. Es noprecizēšu klausītājiem, kas varbūt mēs te baigi jau tādā slēngā sākām laist, ka ar nosaukumu pārvaldnieks ir domāts Rīgas nama pārvaldnieks. Jā. Tas nav neatiecas uz pārvaldnieku kā fizisku personu. Fonds, tu teici par tas, kas tas ir? Par to, man liekas, arī nav daudz runāts un daudz nezinu neko. Es domāju, mums bija tāda izpēta vai koncepcijas sagatavošana ar to domu atrast risinājumu, kā varētu finansēt ēku atjaunošanu ārpus Eiropas Savienības līdzekļiem, kas ir svārstīgi. Arī iepriekšējā programmā puse no ēkām tiek atjaunot pēdējā gadā, visu to ievērojami sadārdzinot, mainīgas prasības, un arī, lai izvairītos no tā, ka mēs faktiski līdzekļus, kas mums tajos rēķinos ir, mēs viņus neizmantojam. Paliek pār naudu? Nē, mēs maksājam dārgāk. Tas ir tā kā... Un vēl paliek pār naudu. Tas ir tā kā nabadzīgajiem kaut kur es esmu redzējis Amerikā laikam, ka veikalā tajā Walmartā tur lielie iepakojumi maksā bišķi dārgāk, bet viņš ir
tik nabadzīgs, ka viņš pērk tā kā mazāku iepakojumu. Līdz ar to, kas relatīvi viens produkts ir daudz dārgāks, bet tu nevar atļauties. Lētāk viņu nopirkt, jo viņi ir daudz. Jā, šis līdzīgi, ka mēs esam savā ziņā, mēs nevaram izmantot tās iespējas, kas mums ir, ko mēs rēķinos, katru mēnesi samaksājam. Un tas pats jautājums par kredītu. Nevar teikt, ka tas ir jauns kredīts. Tas ir cits kredīts, jo arī šobrīd, ja tu dzīvo daudzdzīvokļu mājā, tev ir saistības pret pārvaldnieku, Rīgas pārvaldnieku, pret Rīgas siltumu. Tu taču nevar nemaksāt rēķinu par siltumu vai par kaut kādiem ārkārtas remonta darbiem vai tam līdzīgi. Un tad atjaunojot ēku, tu vienkārši tos līdzekļus, ko tu tur maksāt, pārliec uz citu kredītu, uz citām saistībām. Un tas ir tajā fondā. Tas ir tajā fondā? Jā. Un tā doma tam fondam ir tāda, ka vienkārši pagarināt pirmkārt arī to aizdevumu termiņu, 30 gadu laiks, samazinās ikmēneša pamatsummas maksājums un pie zemām procentu likmēm līdz 2% pie 400 eiro par kvadrātmetru investīcijām, kas bija pagājušā gada oktobrī. Tad tie viss ietaupījums apmaksā visu iedzīvotājiem nav jāmaksā. Jā, viņam mēneša maksājums paliek aptuveni tāds pats. Un vienkārši tie 30 gadi ir ļoti ilgs periods. Līdz ar to, lai nevajadzētu, valstī tur miljardu ielikt un tad 30 gadus gaidīt, tad tas fonds ir tas, kas šo naudiņu sākotnēji aizdod, tad viņi atjauno, tās prasības tiek cedētas čaulas uzņēmumam, kurš vērtspapīro, piesaista obligācijas un tos 30 gadus kāds investors to gaida, vai pensiju fonds vai tam līdzīgi. Un tad šim te fondam atkal no jauna ir līdzekļi, ko ieguldīt nākamajā mājā. Baigi sarežģīti. Beigas bija sarežģīti. Nedomāju, ka vienkārši cilvēki šo saprast, bet vienā. Labi. Beidzam par enerģētiku. Mans darbs ir mana dzīve, tāpēc es gribēju prasīt, vai tev kaut kas cits īstenībā darba arī ir dzīvē? Ģimene. Ģimene. Labi, kā tu atpūties no darba? Kā es atpūšos? Droši vien, jā, šobrīd tādas aktuālās lietas ir galda spēles, un tieši pēdējā laikā no janvāra esmu aizrāvies ar Dungeons and Dragons, kas ir tā lomu spēle, kur tu sēdi pie galda un tu iztēlojies, ka tu esi, bruņinieks un ka tu ej kaut kādā alā un cīnies ar briesmoņiem. Tas, kad man liekas, īstenībā ir īsts raksturojums tavām darbām. bet ļoti interesanti īstenībā. Ieeja tajā īpašnieku sapulcē iekšā un ar viņiem cīnies. Bet par to spēlē ļoti interesanti, jo pilnīgi atslēgties no visa, arī no visiem ekrāniem un tam līdzīgi. Un tās sajūtas arī pēc tam, kad tu esi paspēlējies, ir tiešām tikai, būtu redzējis to televizorā vēl pat labāk, vai īstenībā tas bijis. Tāpēc interesanti. Tev ir kāds tērps, tad tu tā uzvod? Līdz tērpiem mēs neesam tikuši, tā nav obligāta prasība, bet teiksim, tur kaut kāds figūriņas, tur kauliņi, tam līdzīgi. Jau tad personalizēti. Jā, jau pats tur mājās mūsu spēles vadītājs, tur spēles galds tāds interesants ar visādiem atribūtiem, nav vairs 0. līmenis, esam bišķi tālāk tikuši. Ok, interesanti. Man nav nejausmas, kas tā par spēli. Parasti filmās arī rādi, kur visi sēž tur pie galda un kur vienam priekšā tāds kaut kāds aizskars, bet kaut kāds paliknis, un tad viņš skatās, stāsta, kur tu ej, kas tur redzams, kas tur notiek, un tad tu pats izdomā, ko tu tur dari. Pieņemsim, es tagad teiktu, tu esi rekur mežā, tur kaut kādas kastes ir, tu dzirdi to un šito, tur mežā, tur kaut kas tur noticies, tur dzirdi kaut ko, un ko tu dari?
Nu, ko? Ej gulēt. Tad Kāds nāk mani apēd. Jā, nu vai nu apēd, vai nu kaut kas notiek, un tad spēles vadītājs stāvē. Nu, tā ir tāda lieta, un, protams, nu, tad daudz draugu, ar kuriem tad arī kopā vai nu mums Rīgā ir liels dārs, neliela daudzdzīvokļu māja, bet liels dārs, tas īpaši mums kādreiz piederēja vecvectāvam. Tad mēs tur tuvāk vai tālāk dzīvojam. Mēs kā no Latgales kaut kur saknēs ļoti patīk uzņemt viesus. Un tad daļa laika aiziet tādā... Sevišķi vasarā. Jā, sevišķi vasarā tādā komunikācijā, satikt. Kamēr visus satiec, tikmēr gads jau riņķī. Jā, forši. Nu, tev tāds arī īsti latgalisks vārds. Nu, labi. Joņs. Nu, īstenībā jau ļoti latvisks vārds. Nu, tā kā svini tos joņus. Noteikti. Katru gadu svinam un nevar palaist garām. Jā. Kā tas notiek? Nu, lielākoties pēdējos gadus mēs svinam Radinieku lauku mājās, kas ir šajā vietā, kur arī kāzas netālu notika. Tautas namā tom. Bet tur mājā šoreiz Jāņa ir mājā, tur ir Līvāna māja ar šķūni. Salīdzinoši netālu ir upe, viss tā salīdzinoši forši sakārtots. Un tad visi kopā mēģinam arī ieturēt kaut kādas tradīcijas. Protams, ugunskurs pāri upei ir citi kaimiņi, un tad sacenšamies, kuram lielāks ugunskurs. Sākās diena ar to, ka meitenes iet pīt vainadziņas, lasīt visas Jāņu zāles, tur pļavās blakus esošajās. Puiši dodās pēc mejām uz mežu, tad iekārtojam. Spēlējam kādas spēles, tautas tērpos, varbūt tās nevis tur brunčos svārkos, bet kaut kādus elementus. Stilizētā tautas tērpa. Jā, tāds mēģinam ieturēt to garu, varbūt tās tādas nevarētu teikt, ka viss ir tādās senlatviešu tur metodēs, bet tāpat tās pagājušo gadu. Kā es teicu, kaimiņi pāri upei bija uzveduši izrādi, tad ar laivām braucām pāri skatīties. Kas tā upe? Daugava? Tā ir no Daugavas. Tā ir īstenībā, manuprāt, viņi ir izveidojusies, kad ķeguma heisu būvēja, lai uzturētu līmeni, un līčups saucās. Nu, cik viņi plata, kad laiva jābrauc pāri, tad jau tāds diezgan... Droši vien pārspīlēšu tagad, bet kad 50 metri. Cik tas daudz? 50 metri, tā kā jau. Nē, teiksim... 50 metri ir puse no 100. Jā, pārpeldēt var. Nav ļoti viegli, bet jā. Dzīve arī tad jau, Jā. Tad jau jūs varat to ugunskuru nākošais tur pa vidu likt tajā upē un ar kaimiņu vienoties. Pagaidām tilts nav vēl uzbūvēts. Nē, es domāju, tur tā kā ugunskurs upē un... Jā, kopumā, tad, man liekas, tie tādi ļoti forši svētki un tiešām, ja mēs skatāmies uz visiem svētkiem, tad tie tādi latviešu svētki un tas man bērnībā bija tāda baigā, tāda, kā saka, aizvainojums, ka man nesauc par Jāni. Man likās, ka tik forši tev ir tādi lielie svētki, ka tu esi tādā... Tev nav nekad bijis tāds, ka tu esi ļoti lepns, ka tu esi Jānis, vai atkal otrādāk, ir tik daudz to Jāņu? Man pa uzvārdu bērnībā bija varbūt bišķiņa neaizvainojums. Bērni par Igauni, un tad likās, kā Igauni, tad tu domā, izjaukšu liels mainīšu. Bet par Igauni tevis? Jā, bet... Īstenībā es savu dēlu būtu saucis pa Jāni, ja es pats nebūtu Jānis. Man liekas arī super foršs vārds, bet man tas liekas, varbūt jocīgi Jānis, juniors, vai tam līdzīgi. Es zinu vairākus, kur ir
paudzēs vienmēr vecāko bērnu sauc par Jāni. Tur. Nu jā, tad es tomēr pieņēmām lēmumu, ka nē, bet viņš ir kristīts baznīcā, un tad viņam baznīcas vārds ir Jānis. Okay. Kā pa pusē. Nu jā, jo Jānis jau ir tur kaut kas no evaņģēliskās. Jā, un man dēls sauc Miks, un viņam Miks nav baznīcas kalendārā, līdz ar to tam baznīcas vārdam ir jābūt. Tu esi tad arī bišķi tā kā uz... Latgals. Katolis. Katolis. Aglonā? Esi bijis? Es nevarētu. Aktīvs. Jā, es neesmu aktīvs, bet tāpat esmu tās gan vērtības, gan tādas lietas ir svarīgas. Es nevarētu teikt, ka es esmu tur ateists vai tam līdzīgi. Tāpat tās tu mēģini varbūt tur, nezinu, reizi gadā kaut kā varbūt aiziet uz to baznīcu vai reizi divas, bet es domāju, tas ļoti raksturo arī to aktīvismu. Tādā ziņā draudzēs neesmu, bet tie principi ir svarīgi. Nu jā, tā mūsu saruna tā baigi šausmīgi iegriezās par to enerģētiku. Es nebiju plānojis tik daudz par to runāt, bet varbūt vēl kaut kas tāds, ko tu gribētu pastāstīt, ko es nevaru iedomāties tev pajautāt. Ka dzīve ir izaicinājuma pilna, bet tie jau tikai mūs stiprina. Jā, es nezinu, varbūt tās par meitiņu. Meitiņa ir arī kustība traucējuma. Viņai arī, es nezinu, iespējams, varbūt kāds, kurš skatās, arī ir ziedojis. Ir bijušas no pogas arī kampaņas. Jo poga, tas ir, man liekas, vispār super iestāde. Es nezinu, bez viņiem baigi grūti būtu, bet tad viņi palīdz piesaistīt arī tos līdzekļus, lai tev kā vecākam nav tur papildus, nezinu, vairāk tūkstoši gadā. Un tad ir tās rehabilitācijas. Ar to es gribēju pateikt arī, ka tie ir kaut kādi dzīvē tādi nevis apgrūtinājums, bet tāds citādāks, bet tas ir tieši tas, kas tev visas citas lietas liekas vienkāršas un vieglas un vispār nav problēmas, teiksim, tajā pašā darbā. Tu redzi, kāda tev liekas, kāds nāk pie tev ar baigo problēmu. Skaties, tā nav problēma. Jā, tā nav problēma. Tas ir vienkārši jāatrod kaut kāds risinājums. Un tas tāds ir. Tad jā, kādreiz spēlēju basketbolu un arī biju cīkstonis brīvajā cīņā. Tā kā tur nevar tevi vienkārši tā. Jā, es māku pārmest pāri tur visādi kājās ieiet. Tas tā brīvā cīņa līdzīgi kā grieķi romieši, tikai arī var kājās arī augstāk. Tad jā, un tad... Es arī 3. klasē biju brīvajā cīņā. Maš mēs cīnījāmies. Diez vai. Tu varbūt tiesāji. Ja mēs būtu cīnījušies, tad mums, man liekas, ir kā 30 gadi starpība. Diez vai mēs būtu vienā. Jā, un basketbolu tad no 12 gadu vecuma spēlēja bērnu jaunatnes līgā. Tas jau diezgan profesionāli, tad es nāku. Jauniešu līgā, kas Latvijā ir pēdējos gadus arī tā kā augstākajā. Tur gan pret Dairu Bartānu, gan pret visiem citiem, tur 88. un 89. gada basketbolistiem, kas kur arī izlasē ir. Tā. Labi, ka tu nekļuvi par basketbolistu, jo iedomājies, tagad būtu basketbolists Jānis Ikaunieks un futbolists arī būtu Jānis Ikaunieks. Tas būtu īstenībā baigi interesanti, manuprāt. Varbūt vēl jāpamēģina. Bet es vienmēr biju tāds centrs vai 4. numurs, kā spēku uzbrucējs. Un, protams, kad tu esi mazāks, tas augums, tad tur esi bišķi garāks, bet šobrīd es esmu tikpat garš, cik, man liekas, Jānis Strēlnieks, kas ir saspēles vadītājs, 1. numurs, un, protams, kāds centrs.
Savukārt, tu visu laiku esi spēlējis, nu, kā tāds... Bet tu biji brīvajā cīņā trenējies, tu mācījies es kājās. jā, nu, bet es teiktu, ka es basketbolu arī cīnījos. Nu, nevis tā kā fiziski, kā agresīvi, bet vairāk, tas bija tas, ar ko es biju, manuprāt, labs. Nevis tas, ka es tur varbūt tās netik daudz punktus pirmajā līgā iemet, bet vairāk tur pa bumbām, vairāk aizsardzība un tāds, cikstons. Jā, cīnītājs. Nepadoties. Cīnītājs. Man vispār ļoti, ar tevi ir tik ļoti viegli komunicēt. Mēs satikāmies, pavisam nesen pirmo reizi, gadu atpakaļ varbūt. Man liekas, ir tik patīkami un viegli, nav daudz tādu cilvēku. No tevis tāds miers nāk, ja, kad tu stāsti par šitām visām savām ikdienas darbiem un arī ģimeni. Liekas, ir ko rukāt, ja, un tas laikam ir no tādiem kaut kādiem tev. Es saku, vēl jau visādi man pašam, visādas veselības kaitas gan ir bijušas tādas ļoti, ļoti smagas, gan kaut kas varbūt vēl tur risināms, ja. Un tad, tas ir līdzīgi, ka tu esi visam izgājis cauri, tā kā tas ir kā jauns, bet tā pieredze liekas, tādās lietās ļoti liela, un tad, pēc tā visi tev, vispārējais liekas, nevis vienkārši, bet, kā mēs jau runājām, ja, ka tā nav varbūt liela problēma, tas ir risināms, Tas ir, es vienmēr, ja ir kaut kāda liela, liela problēma, tu vienmēr paskaties pirmais, kas ir sliktākais, kas var notikt. Kas ir sliktākais, kas var notikt? Tu vari nomirt. Tas ir sliktākais, jā. Bet ja tas nav, vai arī, es nezinu, tur kaut kas, neieviesīs projektu, slikti. Ja tu viņu neievies, kādas sekas, tur šitais vai tas, tad tu saproti, ļoti daudzām lietām tu saproti, ka sliktākais, kas var notikt, ir nekas traks. Un tu tev, viegli arī pēc tam, kaut kā tālāk, teiksim, operēt. Analizējot to sliktumā skalu, tu vienkārši iezīmē tās darbības, kuras jāveic, lai tas viss notiktu. Palielam, tu pēc tam vari ņemt to kā plānu un ejot caur to, tā kā arī realizēt. Un līdzīgi man arī patīk tev kaut kādu lielu projektu, lielu mērķi, tur vēl kaut kas, tu domā ārprāts, tur viss, kā es šito izdarīšu? To ziloni sadala gabaliņos. Saku, kas ir pirmais, kas man ir jāizdara? Šitais, ejam uz šito. Tu zini, ka tev tur kaut kur jānonāk ir, bet tu nedomā par to, nepiesārņo savu galvu ar to, kas tev... Tās projektu vadības metodas ir balstītas. Jā, bet tas, man liekas, tik svarīgi. Vienkārši, kad vienkārši cilvēkiem ir, ka viņi to nesaprot, tas slikti, ka viņi grib uzreiz to ziloni apēst. Jā, bet tas nav iespējams, tu jau nezini, tu varbūt tam zilonam vispār no otras puses pieejies. Tieši tā. Un tas tāds galvenās lietas. Jā, labi. Es domāju, ka bija mums ļoti laba saruna. Energospeciālistiem. Kā energospeciālistiem, es domāju, ka to noteikti varētu pēc tam ierakstīt, kad speciāli veltīt tiem, kam interesē energoefektivitāte. Tad wow, super. tas, lai tur tomē, tev būtu ko uzlikt galvā. Bet mēs uzliksim jau tagad. Jā. Un... Es nezinu, es drīkstu visus aicināt uz to. Tu nezinu, mums ir diezgan daudz skatītāju jau, par ko mēs esam ļoti priecīgi. Tā kā, nezinu, vai visus, jā, protams, kā tā bez tā. Tā. Super. Jā, šo mēs varētu atdot prom, tas vairs te neiedarās. Tā kā cienījamie klausītāji, cienījamie skatītāji, ar šo Jāņu noskaņojumu un Jāni mums studijā es gribētu paziņot, ka mēs esam ierakstījuši šogad un publicējuši 20 podkastus sērijā Personības būvniecībā no CMB inženieru studijas. Ar to mēs noslēdzam savu pirmo sezonu. Dosimies mazā atvaļinājumā, bišķiņ sakoposim domas un atgriezīsimies jau
rudenī atkal ar jauniem stāstiem, varbūt ar kaut kādām jaunām idejām, un noteikti, kad šo tradīciju aicināt pie sevis cilvēkus un ar viņiem parunāties turpināsim. Paldies, Jāni, kad piekriti. Paldies, ka uzaicinājāt. Jā. Nu tad priecīgs līgo. Un lai izdodās 2. sezonā. Jā, lai izdodās 2. sezonā un tiekamies tomēr. Tiekamies tomēr.